Raimonds Zepes. Yeah, what's up, dude? Šodien mēs satiekam cilvēku, kurš savu dzīvi ir veltījis vienam jautājumam. Kas notiek, ja tu pavadi vairāk laiku Rīgā, nevis savās mājās? Kā tu jūties, atrodoties mūsu burvīgajā lokācijā? Jūtos kā King of the Streets, tieši īstā vieta, kur īstie gangsterīši tusējās. Tu jūties komfortabli? Protams. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēku grib redzēt tevi zaudam. Gan jau tu varētu izrubīt, es domāju, visus šos cilvēkus, kas te gan jau ir šajā laukumā šobrīd. Jā, bet to labāk nevajag darīt. To es atstāju ringā, es atstāju labāk savas dusmas, visu pārējo. Kas ir pirmais jautājums, ko cilvēki tev uzdod, tev pienākot klāt? Pēdējā cīņā mani izrubīja žos, kad noslamoja. Viss saka, vai tev nesāpēja? Man izslēdz. Kā tas var sāpēt? Tas neiet uz sāpēt. Tas bija mētiens, jā? Slems. Tas bija slems. Kas notiek brīdī, kad tev izrubīja? Tas viss, tu krīti, paun. Mani pat īsti neizslēdz, es biju kaut kādā nomodā, bet es īsti neatceros. 2 minūtes man bija tādas... Kaut kādas stadijas starp tāda, kur es neko īsti nesapratu. Bet viss tur vairs nav kāda piecelšanās, tur ir всё. Mani cēla augšā, mani piecēla tāda, bet es beigās absolūti. Ko teikt cilvēkiem, kas teikt, ka pēc šīs cīņas tev varētu būt kaut kāda smadzeņu bojājuma vai... Es domāju, man viņi jau tāpatās ir. Neviens normāls cilvēks jau to nedara. Pagāja 2 minūtes un viss ok? 2 minūtes, jā. Protams, kaut ko vēl pēc tam tā galva pasāpēja, bet principā viss bija kārtībā. Uztaisīju veselības pārbaudes. Jā. Mīnus pāris šūnas, bet sāģot. Jā. Viņš nekad dzīvē nebija zaudējis. Neviens ar viņu negribēja cīnīties. 3 cilvēki atteicās no tās cīņas. Tad man uzrakstās, ok, let's go. 2 nedēļas pirms cīņas. Es pieņēmu. Es neteiktu, ka tu baigi žoska padīrs. Tas bija tāds neviens nepareizs kritiens. Es pieļāvu stulbu kļūdu, bet es visu to cīņu, es uzskatu, ka es viņu dominēju. Bet pieļāvu pats stulbu kļūdu, kas man maksāja... Cīņu. Kas maksāja man... Šūnas? Pāris smadzeņu šūniņas. Kas ir stulbākais mīts, ko cilvēki par tevi varbūt tic? Ko tu teiktu? Nē, tas ir pilnīgs bullshit. Bija tā lieta, ka bija tas summer sounds. Es uzkāpu čomam uz pleciem, mani kāds norāva nos. Varbūt es tur kaut kādai meitenei trāpīju vai ko, bet cilvēki teica, ka es esmu kaut kādai meitenei iesitis vai kaut ko, bet tas ir pilnīgs bullshit. Es nevienai meitenei neesmu iesitis, pat čalim uz ielas neesmu ar elkoni iesitis, kā tur Džeki teica, ka es esmu to izdarījis meitenei. Kāds mēģina man, tā kā slikta reputācija. Uztaisīt sliktāku reputāciju, bet ar to man arī jārēķinās. Bet es zinu, ka es to neesmu izdarījis nekad dzīvē. Jā. Tā bija tāda stulbākā situācija, kur man visu laiku piemin, ka es kaut kādai meitenei iesitu. Es to neesmu izdarījis. Tas ir mīts ir apgāsts. Vienreiz neviens arī nav līdz šim momentam pateicis, kas tā ir, kur es esmu izdarījis. Ja ir tā meitene, lūdzu, ierakstiet komentārā. Mēs jūs meklējam, Raimonds tev meklē. Saka, ka tur dēļ un salos vai kaut ko. Tās ir muļķības. To man visu laiku piemin. Saka, ka satiek man vienīgā stulbākā lieta, ko tu esi izdarījis, tu esi... Izrubījis meiteni. Man visiem jāspēj, es to neesmu izdarījis. Es zinu, kā tas ir. Varbūt šis ir tas moments, kad tu atvainojies par to sitienu. Nav par ko atvainoties. Es skatījos to interviju starp tevi un Tomiju pirms cīņas. Jūs tur tā kā bija trash talks un tā. Kas ir sliktākais trash talk, ko tu esi dzirdējis kādreiz savā karjerā? Ko pret manīm ir teikuši? Jā. Tas arī tāds jautājums. Tas ir arī, tās šūnas. Ko man tas ir izdarījis, ka es neatceros daudz šeit tādas lietas. To, ka es esmu daudzi saka. Tu esi un tu pat nemā kauties. Es baidos kauties ar kādu. Man tā kāds teicis arī fighters. Bet es kaujos ar visiem, ko man piedāvā no šerijas. Ja man piedāvā arī attiecīgo naudu. Ja uzspēlēsi spēli, es saukšu trash talk. Tu pasaki, vai tas ir labs trash talk vai tas ir slikts trash talk. Ok, pirmais. Es agrāk tādus kā tev cietumā. Manuprāt, tas ir stulbs. Tas ir iemesls, kāpēc uz šampūniem liek instrukcijas.
Viņš nevar. Man liekas, tas arī būs stulbs. Jā. Kaut kāds, man liekas, šis arī stulbs uz šamponiem. Ja smieklis spētu ārstēt, tavs seja būtu izārstējis visu pasauli. Vēlreiz. Ja smiekli Spētu ārstēt. Ja smieklis spētu ārstēt, tavs seja būtu izārstējis visu pasauli. Reci. Tu laikam esi dzīves Maksimā, jo tur notiek liels nelaimes. Vai tas ir kaut kādā Tas veidā jau uz bija to kaut solitūdas kāds spēlējums. Tur tā ir uzrakstīts, es to neizdomāju. Labi, nākošais. Tev ir perfekta seja, lai strādātu radio. Bet radio Ja tā neviens jau neredz. nevajag seju reāli. Tur jau vajag balsi. Pagāja minūte. Labs trēštāk vai slikts trēštāk? Sliks. Ja tavs sitiens būtu brīdinājums zīme, ko tas teiktu? Ja mans sītiens būtu brīdinājums zīme. Mans sītiens pat, viņš vairs pat nav brīdinājums. Es zinu, ka es pat varu izslēgt cilvēks, un tas jau ir tā kā pēdējais. Tas jau ir pēdējais, ko cilvēks var saņemt. Un ko viņš var redzēt manu sitienu. Es biju domājis vairāk kaut ko tādu, tā kā lūdzu nesit man pret zemi. Tas bija man vairāk? Kas? Vai kā tas saprast? Bet varētu uzvarēt cīņā pret sevi. Jā, es cīnos ļoti ar sevi. Tā ir tā lieta, ko es ļoti pašu bieži mēģinu. Es mēģinu katru dienu cīnīties ar sevi. Es mēģinu kļūt labāk. Kaut kādas atkarības vai kas? Jā, protams. Kaut kā mēģinu. Un tas nav kaut kas man bija, tas man ir arī kaut ko palīdzējis dzīvē. Tu aizmirsti par pagātni. Jā, bet man ir nopietnas lietas, ko dzīvē cīnos, es par viņām nerunāju. Bet tās arī izveidojušas to, kas es esmu. Bet vienmēr ir jācīnās par sevi, ar sevi. Vienmēr zālēs arī cīnos ar sevi, kad es gribu padoties zālē, bet es zinu, ja es zālē padošos, mans pretinieks visticamāk būs spēcīgāks, viņš varbūt nepadevās zālē. Un, jā. Es gribēju jautāt par tiem nokautiem. Tev ir bijis, ka tev varbūt kaut kāds stāsts, varbūt, ka tev ārpus ringa kāds izslēdz vai kaut kas tāds notiekās? Nē, ārpus ringa nav bijis tā, ka man izslēdz, bet es esmu ārpus ringa daudz. Bieži kaujies vispār? Agrāk es to darīju, es attaisīju sev daudz problēmas, bet es cenšos no tā izvairīties. Sanāk dažreiz vajag pastāvēt par sevi, par savu kaut kādu, to godu, bet es nekad negribu iet kauties. Es vienmēr iestīšu pļauku un dažreiz tā pļauka var kādu izslēgt. Tu varētu zināt, kur piedalīties. Tev vajadzētu starp citu, zini, tie slap čempionāti. Jā, man arī bet es to nevaru. Es nepieļautu, ka man kāds iestīšu pļauku. Tas būtu tā ļoti stulbi. Runājot par iedošanu pa galvu, es to parādīšu tagad vienu video. Vai tu zini, kas ir Rudolfs Brēmanis, politiķis tāds? Viņš tur kaut kur tika kā daudz. Zinu. Tu esi redzējis šādu video ar viņu? Kaut kas no. Sakrā ar šo es gribēju jautāt, ja tu kādreiz būtu politikā un tev vajadzētu kauties pret Rudolfu Brēmani, vai tu uzvarētu vai zaudēt? Es domāju, viņš nekad nav trenējies, es domāju, viņu uzvarētu. Viņš ir liels, bet noteikti es viņu uzvarētu. Noteikti, bet es negribu domāt par tādām lietām. Sīst politiķi. Raimonds Zepes sadauzīs politiķi. Bet tās lietas, ko es negribu domāt, tās stulbas lietas, ko labāk nevajag domāt. Nē, es piekrītu. Es tikai tāds viņš tev ir uzrakstīts. Es redzēju, ka tev King of the Streets, tu cīnījies pret vienu spāni, un tu teici, ka viņš tev iekoda kaklā. Jā, man te vēl projām ir ēta, bet viņš man uztaisīja tādu kodienu. Tur bija tā, ka viņš man sāk kost, es jūtu to, un es viņam uzreiz arī pretī kaklā ar pirkstiem spiežu, un tur bija tā, vai nu viņš mani, vai es viņu. Vai tu sāki kost pretī? Nē, es viņam ar pirkstiem sāku kaklā spiest. Es nevarētu iekost čūlu, ka tas ir tas stulp, bet es jūtu, ka viņš sāk man kost šitajā pusē, un tas Tas ir atļauts vispār tagad? Jā, viss ir atļauts. Oficiāli tu drīkst kost, tu drīkst spļaut, nezinu, tu drīkst vispārīgi pakāst. Jā, visu. Bija viena cīņa, kur čokam vilka nos pīksas un sītu. Atceries, par to bišķi respektu, man patīk, ka tu esi tādā piedalījies. Tas tāds labs reprezent, pilnīgi jābūt bišķi ir slimam mentāli. Raimonds tev parādīšu vēl vienu video, tūlītās. Zini, Nika, Enziņu un Zūti, zini. Jā. Ok, so viņiem bija kaut kāds gads atpakaļ šādi te kaut kāda cīņa.
Es domāju, tu varbūt esi redzējis. Jā, šodien es redzēju. Bet pareizi izdarīju. Tu esi vairāk enziņa tā kā pusē vai vairāk zušu pusē? Zušu pusē. Jā, zušu pusē. Kāds jautājums? Tas ir loks. Nē, taisnība. Fiksie jautājumu. Tātad. Tu labāk nodručīt savām labākajiem homiem vai atļaut savai draudzenei nomirt? Es šitā, man nav draudzenes, tāpēc, lai mirst draudzene. Vai tu varētu visu mūžu tikai čuksēt vai visu mūžu tikai kliegt? Labāk čuksēt. Labākajā būtu klusam. Cik daudz popkornu tu varētu apiet pie popkornu aparāta kino, pirms kāds tev sākt kaut ko jautāt? Kas ir priecājums? Es kā te tādu uzrakstīt kaut kā. Es nezinu. Nezinu, daudz es varētu apēst. Popkorns garšo. Tev varētu būt ekstra roka vai ekstra kāja? Ja tev būtu 3 rokas. Ekstra roka. Es domāju, ka Kingo Streetā un vēl kaut kā trešais džeps iznīst. Mēs varam atgriezties atpakaļ tajā Summersoundā. Izstāst ātri, kas notika vispār. Bija bālī, kas ar to apsargu notika? Žals, ka piedzēros. Es pat to neatceros. Ja nebūtu tas šities, pat neatcerētos. Tad bija blackouts. Es pēc tam uz slimnīcā pamados... Viņš to vienkārši arī? Viņš to narubil? Kas labi, tagad es to varu padīt. Es pārīt pat viņam ielidināju, man to teica, bet man iepūt vēl pipareni, un pēc tam sekoja tā situācija. Bet es biju, man bija cik 3, cik tur promili? Tur bija 2,8, bet tas ir stil vairs daudz. Man bija 3,8, es kaut kur jau teicu. Jā. Žoska pāles. Bet kam negadās, ja tas būtu kaut kāds nepopulārs čūks, visiem būtu Nobeigumā es vēlējos pateikt, milzīgs respekt par to, ko tu dari. Viennozīmīgi neviens Latvijā neko tādu nedara. Tu esi jauns, cik tev ir gadi? 19 tagad? Man drīz jau būtu 20. Jā, viennozīmīgi tas ir. Tie ir jau lieli sasniegumi, tev vēl ir, kur noteikti kāp. Jā, es zinu to, ka es esmu... Tas daudz mani necien, bet es zinu, cik es daudz esmu izdarījis. Es cīnos, tagad ir 3. gads, 18. novembrī būs 3 gadi, ka es cīnos. Es trenējos ilgāk, bet es pat 3 gadiem paskaties, ko es esmu izdarījis ar savu sociāliem tīkliem, kā man viņi ir uzauguši, ka es pelnu naudu ar cīņām. Kurš vēl Latvijai kaut ko tādu izdarījis? Manuprāt, nav pat 3 gadiem. Nē, es saprotu nostu, kā virsam. Jā. Kļūdas mēs visi pieļaujam kaut kādas stulbas lietas. Es zinu to, ka es varēju vēl vairāk izdarīt, bet es saku, tas, ka es nepievēršu tik daudz uzmanību treniņiem. Ja es ietu 100% treniņos, es varētu izdarīt daudz vairāk. Kaut kāds noteikti būšu 100% treniņos. Tagad tu mēģini darīt visu viens pats, cenš nepalīdz, neviens, ir kā ir. Bet tā ir tā cīņa sevi. Jā, tā ir tā cīņa sevi. Vai mēs tev redzēsim vēl vienā King of the Streets? Noteikti redzēsiet, nezinu kad. Es gribu uztaisīt revanšu ar abiem 2 čokiem vienā dienā, kuriem es zaudēju. Es zinu, ka es viņus varu uzvarēt. Es gribu ar viņiem abiem 2 vienā dienā uztaisīt revanšu, ar vienu izcīnās un uzreiz ar otru. Bet te noteikti sekojiet man līdzi. Raimonds Zepes. TikTok, Instagram. Džambo. Un, jā, bet man vajag arī jaunas heiterus. Vecajiem heiteriem es jau sāku patikt vēl. Tā kā paldies, ka skatījāties un noteikti piesakojiet visi. Raimonda arī linki būs lejā. We're back, baby. I'd rather be empty than loving a hole now. 2 for 1. I wish I could pay for all of your cars now. 2 for 1. If we was in the same building, I'd go straight for the door.